Kāpēc 4. maijs nav priecīgi Latvijas tautas svētki? Tāpēc, ka tie faktiski ir LPSR VDK virsnieku un viņa aģentu svētki. Veiksmīgi novadīts operācijas par naudas varas importēšanu Latvijā. Kas notika? Kad 4. maijā? Jau Andris Grūtups publiski ir pateicis, ka 36 VDK aģenti oficiāli ir nobalsojuši par to saucamo neatkarību. Faktiski pie mums tika importēta naudas vara, pseidodemokrātija. Kā rezultāts ir tauta izmirst. Viena novada apmērā katru gadu. Pirms tam miljardi parādos. Izsaimnieko miljardos. Un 5. daļa ap 400 000 Latvijas iedzīvotāju dzīvo verga eksistencē. Ko vajadzēja toreiz darīt? Faktiski grūti atbildēt šo jautājumu. Faktiski mums tad 4. maijā tauta smagi apkrāpa. Mēs visi aizgājām krāpšanas pavadā. Faktiski notika, ka Rietumu drošības dienesti vienojās ar Padomju Savienības daļu no drošības dienestiem un importēja naudas varu. Mēs tikām izmantot kā liederīga idioti, slaucam Jānu Auni šajā situācijā. Un tauta nebija pieredzējusi, negaidīja. Viņi ticēja, ka viņi veda neatkarību. Faktiski mūs smagi apkrāpa. Mums ir iespēja mainīt to, ko mums toreiz apkrāpa. Mums ir parādīts, kā tas ir jādara, kā jāveido, jāmaina valsts pārvaldes sistēma. Un mēs varam šo pārvaldes sistēmu izmainīt priekš mūsu valsts, priekš mūsu tautas. Kas tagad mums būtu jādara? Ir jāmaina valsts pārvaldes sistēma, lai viņi strādā Latvijas valstī un tautai. Tas ir izpildvarai, jābūt ieinteresētai valsts un tautas labklājībai, jābūt tautas vēlētam prezidentam. Tiesa varai jābūt arī tautas, nevis slēpta spēku. Tas nav daudz. Un galvenais, ko mēs varam izdarīt šīs dienās, 15. maijā parādīt, ka mēs esam vienota, stipra tauta. Ik novadā, ik pagastā, ik pilsētā, nozīmīgās vietās sapulcēties un parādot, ka esam vienota, stipra tauta, ar kur ir jārēķinās.